Jā, hokejs iet pilnā sparā, 3 spēles aizdīts, droši vien, kad daudzi raud gaužas asaras par to, ko redzēja aizvakar ar Zviedriem. Neko darīt, jā, tas ir sports, kādam jāuzvar, kādam jāzaudē. Un jāsaka, kā ir, man šķiet, ka līdz šim ir uzspēlēts ar trim mums visnērtākajiem pretiniekiem. Kanādu nekad neesam uzvarējuši, Čehiju nekad neesam uzvarējuši, Zviedrus vienreiz knapi bulīšos nomocījām. Man liekas, mums tieši paveicās ar tiem 3, ar kuriem mums tiešām iet visgrūtāk un vissmagāk, un tā ir vienmēr, un tur neko nevar padarīt. Visas spēles īstenībā daudz droši vien, ka teiks to pašu, ko es tagad. Iesākām baigi forši, bet beigās kaut kas pietrūka. Kaut kur tā spēle pajuka, pazuda un aizgāja bišķiņ pa kalnu uz leju. Nu, kā bija, jā. Kāds teiks, koncentrēšanos zaudējām, kāds teiks, tur kļūdas kaut kādas, noraidījumi, vēl kaut kas. Man interesē viens cits viedoklis. Varbūt, ka mums vienkārši pietrūka spēka, tīri fiziskā spēka, fiziskās sagatavotības, nezinu, ātruma, roku spēka, vēl kaut kas. To mēs šodien noskaidrosim, cik tas ietekmē hokeja spēli vai nē, jeb konkrēti fiziskā sagatavotība. Un tieši tāpēc atbraucām ciemos pie viena vīra, par kuru, Latvijā droši vien zina retais, droši vien, kas ir saistīts ar hokeju, ar motokrosu, ar vēl kādām lietām, tie viņi pazīst. Mārtiņš Cipulis noteikti ļoti labi pazīst, kā mēs jau secinājām. Eduards Rābe, fiziskās sagatavotības treneris, kurš, es jums tūlīt izstāstīšu, uz doto brīdi strādā hokeja klubā Sibir, kas ir KHL klubs, šogad izcīnīt bronzas medaļu, jā? Bronzas medaļu. Ar to arī apsveicam. Droši vien tagad daudziem ir acis liels. Jā, Eduard, reku jau paskatāmies, Latvijas izlases spēles, ja tiešām. Sākums labs, pēc tam aiziet, gribās teikt vienu tādu nepieklājīgu vārdu, bet neteikšu, pēc tam aiziet visu uz leju. Varētu būt tas ar fizisko sagatavību saistīts tieši? Jā, zini, kā ir, es tev pateikšu, kad ir daudz faktori tam visam. Jā, bet, protams, lielākais faktors ir fiziskā sagatavotība. Es uzskatu, ka tieši Latvijas izlasē šobrīd tas pietrūkst. Un tas ir no gada uz gadu, ja tā fiziskā sagatavošana, es uzskatu, ka ļoti maz tiek pievērsta uzmanība viņai. Ja? Es nevarētu vainot tos galvenos trenerus, palīgus. Ja? Viņi dara savu darbu. Viņi labi dara savu darbu. Bet tieši par to fiziku tur jāpieiet bišķi nopietnāk tajā lietai. Cik es saprotu, runādams arī ar čeļiem, ja, kad viņam tā tas ir. Es saprotu, viņi noguruši, kuram ir bijuši garāka sezona, kuram bija īsāka sezona. Bet pa lielam. Tie čaļi ir atbraukuši dažādās kondīcijās. Ja. Kā rāda šitais čempionāts, ko mēs šobrīd redzam, es diemžēl neskatījos tās Latvijas izlases spēles. Es varbūt nebūšu tik objektīvs un nevarēšu pateikt, kas bija pa vainu. Ja. Bet skatoties pēc rezultāta, skatoties pēc periodiem, ja, kad pirmajā viņa kaut cik vēl tās minūtes 10, ja, 15, ja, tās minūtes, pirmās trešdaļas, vēl tā spēle iet vienāda. Viņa izskatās ļoti labi. Izskatās ļoti labi, sākums ir ļoti labs, un tad sāk čaļi nogurt. Viņi sāk nogurt. Un aiz galvas nestrādā, jā, līdz ar to arī aiziet tās kļūdas, jā, līdz ar to aiziet tie noraidījumi. It kā no malas liekas, tas galvenais treneris ir pie kaut kā vainīgs, viņš tur nemāk salikt tur tās visas, jā. Varbūt citi atkal teiksim, skatītāji domās, nē, tur ir galvenajam trenerim vaina. Daudz aizmirst par to, ka šodien sportā ir fizika. Tas ir arī hokejā, to viss arī pierādās. Ja? Kurš māk labāk atjaunoties, ja? Tas nākošajā dienā rāda labu sniegumu, vai ne? Kā mēs atjaunojamies, kā izlase atjaunojās, kā viņi gatavojās. Diemžēl es jums nevaru to pateikt, es nezinu. Jā, tikai no nostāstiem, kad praktiski tas darbs ir tāds, veči, jūs kaut ko tur padariet, jā, mēs kaut ko te, paimitēsim, parādīsim, pagriezīsim velosipēdu, vēl kaut ko. Nav sistēmas. Es uzskatu, ka ir jābūt sistēmai. Es vienmēr esmu par to teicu, ka ir jābūt sistēmai. Arī pie izlases ir jābūt sistēmai. Arī jāseko tiem čaļiem līdzi. Ir tas izlasē treneris, kas ar viņam tur ilgākus gadus ņemās. Labs treneris, jā, viņš Dinamo strādā visu. Es cilvēku personīgi nepazīstu tā. Čau, mēs satiekamies kaut kur Krievijā, kad mēs spēlējam tur viens pret otru, jā. Es skatos vienmēr tas komandas. Vienmēr tā Rīgas Dinamo komanda, viņa trešās trešdaļas, viņi izskatās vājākas. Jā, viņi nogurst. Tas ir redzami. Tas treneris var bļaut un rādīt viņam uz tabulas zīmēt.
Bet, ja kājas nevelk, tu nevari izpildīt to. Tu nevari izpildīt. Tas ir, mēs to saprotam. Es arī spēlēju hokeju, amatieru līmenī tur un tā. Es saprotu, ja tev kājas nevelk, tas treneris tev tur rāda, zīmē kaut ko, tu nevari izpildīt. Tu saproti ar acīm, viss ok. Bet, kad tev tas ir jāizdara, kad tev jāiet divcīņās, kad tev ir jāizkapā tā ripa, un vēl tev jāizskan uz tiem vārtiem, nav tā laika. Vai, pieņemsim, uzbrukuma sākums, tas spēks ir. It kā mēs dabūjam to ripu, sākam uzbrukumu, ieejam zonā iekšā, un tās 20 sekundes, un nākošās tās vēl 20, 25, 30 sekundes, tur, kur ir vajadzīgs tas spēks, varbūt ne tik daudz, varbūt tā meistarība, bet tas spēks, tev taču visu laiku kāds uzbruk, tev visu laiku kāds sēž virsū, un tas fiziski, tas nogurdina. Un līdz ar to tie lielie muskuļu grupas, kas mums ir lielās muskuļu grupas, kājas hokejistam, tas ir kājas, viņas savelk sev tik daudz viss tā, tas asins saskrien tajās kājās, un līdz galvai nepietiek. Viss, un galvais nedomā. Un tad mēs to ripu metam pa gaisu un mēģinam kaut kur, kad tik ne es, atdot piespēli, kad tik ne es. Es to tikai varu tā, tulkot to, ka tas ir spēka zudums. Labi, tas ir par izlasi tur tagad pa čempionātu. Ja mēs, skatāmies tā, parasti, kā Džeki tur citreiz pačīgs, kā ir sezona gāra, es esmu noguris, tur tā sezona ietekmē tik ļoti, piemēram, pēc tam to sniegumu izlasē. Jau uz pasaules čempionātu. Ja mēs paskatāmies, vecais Jāgars nokapā NHL-ā, savos 43 gados atsbrāda brauc un arī šeit neslikti izskatās. Arī te kapā, Redziet, tā ir viss, profesionālam sportistam. Tās atrunas, kad sezona gara, es kaut ko nevaru, vai man ir kaut kāda trauma. Pirmkārt, tā ir valsts vienība. Tev ir jābūt kaut kādam, patriotismu, tā ir tava tēvzeme. Tev ir viņam, ja tev izsauc uz izlases, tev jāiet pacelt galvu un jāstrādā. Un ja tev arī treneris kaut ko varbūt neiedot līdz galam, nevajag treniņu beigās skriet mājās pirmajam. Vajag iet pastrādāt, ja tu jūti, ka nē, jo tur tomēr, tas ir kolektīvs. Un tur visiem viens pa otram ir jābūt, man ir jābūt pārliecinātam. Un tas tā ir. Nevar uz to, pateikt, ka tas ir mēs varam norakstīt uz to, ka sezona bija gara, grūta, un mēs pietiekam laiks ir sagatavoties. Pietiekam laiks ir atjaunoties. Pietiekam laiks. Pie šodienas farmaceiti, pie šodienas tā, ko mēs varam dabūt šodien veikalos, visus tos palīgu barības un vispārējo. Tās ir muļķīgas atrunas. Es, kas šito dzirdu, man smiekļi nāk. Nevar tā būt. Nevar tā būt. Ja ir treneru korpus, un treneru korpus arī to saprot, viņi taču nav nokrituši no mēnesi. Viņi saprot to, ka čari ir noguruši. Tad viņus vajag atjaunot. Tad tās slodzes ir jāsabalansē un jāpieved pie tām svarīgām spēlēm. Varbūt tagad izlase tā arī, viņam varbūt tās smagās spēles nāks par labu, jo tas ir treniņu process. Šodien viņi uz tām smagām spēlēm, parasti ir tā, uz tām smagām spēlēm, dabūt tas tā kā kārtīgs treniņš, vai ne? Kārtīgs treniņš caur spēli, jo to, ko izdara zālēs, to, ko izdara uz zemes, to jāmāk pārnest uz ledus, jo daudz aizmirst spēlēt hokejā, jo te slido, te slidošana, te slīd ķermenis. Un jūs paši zināt, tu ej pa ielu ziemā, tev kājas paslīd, kas notiek? Tur uzreiz momentāli sakrampējies. Citreiz pat muguru pavār. Jā, un tās, ko mēs darām šodien uz zemes, mums ir jāpārnes uz ledus. Un ja tas viss sabalansēts, pēc sezonas cilvēks atnāk mājās, viņam ir zināms periods atpūsties. Profesionālam tas pilnīgi pietiek. 2-3 dienas. Pilnīgā mierā atjaunoties. Tad atkal sākt lēnām trenēties, jo trenēts organisms nevar nedēļu atpūsties. Nevar. Es visiem to čaļiem saku, veči nevar to darīt. Tad, kad citi domā, mēs te padzersim aliņu, atpūtīsimies, tad būs izlase, aizbrauksim uz izlasi un uzspēlēsim. Nē, tu brauc uz izlasi, tev jāpārstāv valsts. Tu nevar tur teikt, man kājas vēl kaut ko, es nespēlēšu. Un to es nesaprotu. Nav intereses čaļiem par izlasi, nav intereses. Jauniem es saprotu, jaunus tagad šogad ir, sapratu, 7 jaunie. Diezgan daudz jaunie. 7 jaunie. Tas ir ļoti drošs solis no trenera puses, ka viņš dod jauniem. Tas ir liels bonus. Tas ir liels bonus. Un līdz ar to tas ir liels mīnus trenerim, tam pašam galvenajam trenerim. Viņš ļoti lielu atbildību uz sevis ņem. Vai ne? Ļoti lielu atbildību. Es negribu spriest par galvenā trenera, plāniem un tā tālāk. Es tīri pa fiziku. Tie jaunie, viņi ir, draiskuļi. Jauniem būtu jābūt spēcīgākam. Viņš nevar būt spēcīgāk. Te jau aiziet spēks un meistarība.
Viņš nemāk sabalansēt savu spēku šobrīd. Jā, viņš ir gatavs izskriet, zin kā anekdotē, jā, 2 buļļi stāv, viens vecs, viens jauns. Tas paskatās no kalna lejā, tur ganās govis. Jā, viņš saka, pasties vesels bars ar govīm, metamies lejā. Viņš saka, pagaidi, bet mēs esam 2, ko mēs te metīsim? Lēnām nokāpsim. Jā, un te ir tieši tas pats, nevajag strept karstu. Ar jauniem jau visu laiku gribās sev pierādīt, ok. Bet tāpēc te ir vajadzīgs tās, teiksim, tā jaunība un tas dūlums, un tas viss kopā. Tas, citreiz viņš priekš izlases, jā. Tas ir pa daudz, tur bišķiņ jābūt, teiksim, tā, mierā. Jā, es piekrītu, viņš atjaunojās ātrāk. Viņš ātrāk nekā, piemēram, mēs runāsim par to pašu Mārtiņu Cipuli, jā, 30 gadi, jā. Cilvēks vēlāk, jā, viņam ilgāks laiks ir vajadzīgs atjaunošanai. Jaunējums tur 20-gadīgajam, viņam 8 stundas pietiek. Viņš pēc 8 stundām var rukāt iet atkal. Jā, viss kārtībā, viņš var skriet. Bet, teiksim, 30-gadīgs, viņam vajag jau vismaz 18 stundas atjaunoties. Vismaz. Bet tad, ja tā skatās, mums kādreiz, kad mēs sākām tajā augstākajā divīzijā spēlēt, bija viena no vecākajām komandām visu laiku, bet spēlēja ļoti labi, ļoti pārliecinoši. Tagad mums, Redzi, tu pats esi teiksim, uzdevis jautājumu, pats esi viņu atbildējis. Jā, tā ir pieredze. Viņi spēlē uz pieredzi. Jaunais skrien, tā ir ripai pakaļ. Pieredzējuši. Viņš jau zina, kur tā ripa atnāk uz kurienu kā, viņš jau izvēlās tā pozīciju. Un tur visi vienādi. Viņi viens otram atdod piespēli, tur daudzas piespēlēm paņem, vai ne? Ja būtu tā intensīva spēle, varbūt mēs nezinām, kā būtu, ja būtu intensīva spēle, teiksim, ka tev visu laikā skārātos virsū, jo tur pret katru komandu, katrs atsevišķi, teiksim, to taktiku izvēlās, vai ne, tā fizika tā un vispārējais. Bet mēs šobrīd nerunāsim par to taktiku, bet runāsim par to fiziku. Tā fizika šobrīd, jā, fizika, izlasē, Latvijas izlasē. Liela loma spēlē fizika. Ja mēs fiziski esam gatavi, mēs varam kalnus gāzt. Varam. Es esmu pārliecināts. Par to. Es esmu to pierādījis arī komandās, kur esmu strādājis. Es pagājušajā gadā Sibīri aizgāju, visi treneri aizgāja prom, visi korpus, visi spēlētāji aizgāja prom, mēs atnācām. Es no malas paskatījos, es domāju, vēlns, ko te tagad atkal darīt. Tāpat bija torpēdā aizpagājušajā gadā, ja? Ar skudru man paaicināja, Eģi palīdz savāksim komandu, ja? Pastrādāsim. Mēs bijām topā, skudra bija topā. Kur šogad Sibīri? Šogad Sibīri knapi play-offā tika. Ja? Aizpagājušā sezona mēs gāzām visi no kātiem nost. Mēs bijām labākie. Mēs 3. trešdaļas visi vinnējām. Šogad Sibīri 1. vietā 3. trešdaļas vinnēja fizika līmenī. Neviena traumēta spēlētāja visu sezonas laikā. Man neviens cilvēks nav satraumējies. Visi skrien. Un visi brīnās, ko mums pārbauda visi. Mums katru dienu brauc pārbaudīt. Dopingi. Ko viņi tur ēd? Ko viņi tur dzer? Tā taču nevar būt. Bet atkal tā fizika, sabalansēts, atjaunošanas process. Man ir daudz jālamājās ar treneriem. Daudz, visi tie krievu laika treneri, viņi nesaprot. Es saku, būs labi. Viņš saka, kā, bet mēs taču agrāk devām šancējām. Es saku, agrāk, ka jūs šancējat, jums kolas nebija, čips nebija. Tagad viss tas ir pieejams, hamburgeri, McDonaldi. Es saku, agrāk, tu vistu ēdi. Tā ir bija vista. Šodien, kas no tās vistas ir? Tieši tā. Kā tu atjaunosies? Bet normāls cilvēks saprot, ja mašīna ir beidzies benzīns, kā mēs varam tagad skrieties, ja mums nav benzīna? Beidzās benzīns un tagad otrs saka, davai vēl tagad te vēl 100 km, kurš ātrāk. Kā tu to vari izdarīt? Tu to nevari izdarīt. Tev nav benzīna. Un tautas valodā runājot, beidzās benzīns. Izlasēm un tas pats. Kurš gudrāks ir, kurš labāk sagatavojās, tās izlases tā arī ir. Plus vēl tā meistarība, par to mēs nerunāsim, mēs runājam par fiziku. Ja? Es šobrīd saku tikai fizika, kad ja ir fizika, var kāpāt, var sisties. Var sist korpusā, var sist elpu, jo daudz par to nedomā. Kā var, teiksim, nospēlēt korpusā? Tu 2 reizes nospēlēs korpusā, tu aizsitīs elpu, un viņš atjaunosies pēc 2-3 maiņām. Tas, ar ko tu nospēlējies aiz korpusā. Viņš atjaunojas pēc 2-3 maiņām, bet pareizi jāiesīt tai korpusā, jāiebrauc. Šodien neviens nemāc to darīt. Es savās komandās, kur es strādāju, katram čalim, pat profesionālam, pat NHL spēlētājiem, Stanley Kausa ieguvējiem. Viņi klausa tādā? Cibaks. Jā, man bija Cibaks tāds. Severstāļā pie manis bija, viņš atnāca saplēst kāju. Viņam bija krustiniskās saites. Es viņu mēnesi gatavoju, marinēju, nelaidu ārā, strīdējos ar treneriem. Līdz šodienai čals spēlē. Tagad viņš vairs nav KHL, viņš aizgāja prom, Stanley Kausa ieguvējs. Es viņam mācīju, kā vajag bloķēt, kā sist vai kurā vietā jāsit ķermenī, lai nosit telpu. Viņš saka, kaut ko kādreiz viņš atcerās no kaut kādiem laikiem, ka viņam kaut kāds meistars tur bija NHL laikos, pienāca viņam un stāstīs, kā to darīt.
Tagad to neviens vairs nedara. To neviens. Bet tie ir tādi knifi noslēpumi, kurus ir jāzina. Tas mums, ka visiem nemaz nevar atklāt. bet tu saproti, ka tu katru dienu to nestāsti, katru dienu to nemāci atklāt, jo mēs varam un varam arī neatklāt, bet es strādāju tajā komandā un man jāiedod rezultāts. Es nevaru to nedarīt, neatklāt. Es tagad sēdēšu, turēšu noslēpumā, es čeļiem daudz ko stāstu, kas viņiem vienkārši, priekš viņiem tas liekas, tas ir kaut kas šausmīgi, viņi to nekad to nebija darījuši. Ir dzirdējuši, jā, ka tieši tāds treniņu metodīgi, tieši tik daudz ritens jāgriež. Tieši tik daudz pa stadionu jāskrien ir, ja? Un tādas slodzes, šitādas slodzes. Citdien es vispār čeļiem saku, jūs šodien neko nedariet. Es vienkārši redzu, kādā tonusā viņi ir. Tikko vakar bija spēle, pēc dienas mums ir spēle, skatos čaļi tonusā visi. Es saku, veči, mēs šodien neko nedaram. Kā? Mums viss organisms plēš. Es saku, veči, nē, mēs nedaram neko. Mēs nedaram neko. Tas ir mānīgs. Tas ir mānīgs, ja saprot? Tas ir hiperkompensācija aiziet tev, ja? Tas, ko tagad es ceru, kas varētu būt ar izlasi, Latvijas izlasi, es ceru, un viņi pēc šitām smagām spēlēm, ja, tagad viņam varētu būt, teiksim, kad viņi ir tagad iztušies cauri visam šitam, vēl psiholoģiskais klāt, ja, un to nāk tās, tomēr mēs esam augstāk par tām komandām, kas mums tā, es uzskatu, jā, varbūt vēl ar to Šveici, jā, tagad, Šveici, jā, Šveici arī, es zinu, es esmu izgājis cauri Šveices metodikai, es esmu dabūjis informācijas ļoti daudz, kā viņi trenējās, kā viņi gatavojās. Tur vēl būtu smags rieks caur Latvijas izlasē. Tur vēl varētu viņi pacīnīties, jo viņi tiešām ir ātri puikas, arī fiziski viņi spēcīgi ir puikas. Ja? Tālāk tās komandas, kas iet, visas viņas ir ņemamas. Visas ir ņemamas. Visas. Viss atkarīgs no tā, kā čeļi atjaunosies un kā viņi sagatavosies. Nevienmēr no rīta tā raskatka, pēc spēles, ir sevišķi kā tagad, tiek ik pēc dienas spēle, tās rīta raskatkas, varbūt arī treneriem ir jāpadomā, varbūt arī nē, bet es nevaru pateikt. Es nezinu, asins analīzi, laktātus es neesmu. Es parasti, teiksim, man ir komandās, kur es strādāju, mums visi ir laktometri, es ņemu pienskābes skatos, jā. Pēc tā es atkal tur pulsu paņemu, pienskābu paskatos, jā, kardio uztaisam, es redzu apmēram, cik daudz ir, kā ir, jā, tur. Bet šobrīd es nevaru pateikt, mēs tikai varam minēt sēdēt, kas tur notiek. Spriest. Tieši tā. Ja tev piedāvātu, teiksim, pakonsultēt Latvijas izlases šādos jautājumos, piekrist? Es to nedarītu. Jā. Nē, ja man piedāvātu uzņemties un kaut kāds cikls, teiksim, tāds olimpiskais cikls, jā, es varbūt tās vienā gadā nē, bet 2 gados es domāju, kad man pat godīgi sakot būtu vienalga, kurš ir galvenais treneris un kāds no kuras valsts viņš ir. Ja? Protams, būtu labāk, ja būtu vietējais, ja, teiksim, latviešu treneri, jo Latvijā pietiekami labi treneri ir. Ja? Mēs varētu kopā, teiksim, ja ir ideja un iedot uzdevumu, ja, ka, teiksim, mums ir arī tie jaunie čaļi visi, un to fiziku mēs pievilktu. Būtu, fiziski mēs katrā ziņā, nebūtu vājākie pasaulē. Nebūtu mēs vājākie. Par funkcionālā vairs nevarētu strīdēt. Teiksim, tā kā tagad raksta tur, ja, mēs tur fiziski esam tur. Oļegs Sarokins, es dzirdēju, es arī teicu, ja, mēs fiziski esam zaudējuši. Es domāju, vismaz šī ziņā, es gribētu cerēt, ka tā nebūtu, jā, bet, tur baldonieks pirms olimpiādes, tur čaļi visi par tevi runā, tur tā, un mēs arī gribētu varbūt tās paaicināt, kā tu uzskati to. Es saku, veči, vienmēr es esmu atverts. Lūdzu, runājam. Nav problēmas, bet tas tikai ir runa. Tas tikai ir runa. Tāpat kā izlasē. Ļoti daudz ir liekaiži, kas riņķī sēž. Čaļiem nūjas nav, čaļiem izolācijas lents nav. Un tas ir faktori, kuri ietekmē to spēli. Viņi jau brauc ar tādu nolemtību, ja? Viss, ko mums darīt? Mums ir pēdējās slides un pēdējā nūja, un viņš padomās, tur daudzīt to nūju vai nē. Ir, diemžēl, tā ir. Es zinu, varbūt es kļūdos, varbūt tagad ir kaut kas savādāk, bet līdz šim tā vienmēr ir bijis, tā ir bija problēma. Tā ir bijusi problēma mūsu valstī. Tā mums tā mazā valstiņa ir. Jā. Labi, Eduard, vēlēsim veiksmes džekiem šīs dienas spēlē. Cerams, ka tev vārdi piepildīsies, ka tās pirmās 3 spēles būs, kā teikt, devušas tikai labu, un tagad viss ies uz augšu, un fiziski džeki būs gatavāki nekā. Es arī gribu cerēt, es esmu fans, izlases fans, un es esmu pārdzīvoju par Latviju, ja? Es arī gribētu, lai būtu labs rezultāts un lai tauta priecātos un, teiksim, mēs arī savu vārdu un, teiksim, parādītu pasaulē, ka mēs maza valstiņa un protam, jā, un mākam, jā, un mēs noturēties tajā elitē, jā. Mēs, protams, skatāmies hokeju, un augam stipri un spēcīgi, jā, un piedomājam pie fiziskās sagatavotības. Pie fiziskās sagatavotības piedomājam un neaizmirstam pa viņu. Galvenais neaizmirst pa viņu. Un tad viss būs kārtībā. Jā. Skatāmies hokeju.